Nu, sveiciens visiem. Tātad šodien mēs apskatām, kāds ir KTM Husqvarna vai Gazgas Grandu kvalitāte. Tātad šī ir mazā 50 kloķvārpsta. Un šeit jūs redzat, kad ir atvesta un ir rekuršāts te. Tātad ir mazliet saspiesti vaigi. Un pie tam vēl šitādai mazai kloķvārpstai šie te centri ir diezgan tuvu un viņiem ir jābūt ļoti precīzi, jo šeit liekās virsū zobratiņu un magnētiņš, un viņš pie šādām neprecizitātēm veido, kā saka, disbalansu. Ko mēs vēl izdarīsim, tūlītās parādīšu. Tātad mēs mēģināsim aizpildīt šo te urbumu ar magnija tapiņu. Nu, protams, nebija viegli, jo mazāka detaļa, jo grūtāk viss notiek. Un, kas saka, bija mazliet precīzāki instrumenti ir vajadzīgi, jau ar 1000 daļām. Un mēģināsim šito te visu iepresēt te iekšā un pastīsimies, pielabosim arī kloķvārpstu. Pastīsim, kas mums beigās iznāks. Nu tā, kaut kāds laiciņš, protams, paskrēja, bet nu tiem austriešiem būtu mazliet jāpamācās. Kur šādi te būtu ļoti labi. Jo lielāks ir šeit tā kļūdiņa, jo attiecīgi galos arī attiecīgi būs kļūdiņa. Tā kā, nu redz, šitais te mums tagad varētu rikšot diezgan labi. Nu, un, protams, mums ir arī attiecīgi aizpildīt mazliet tilpumiņš iegūts. Nu, cerēsim, ka kaut kāds rezultāts būs. Pasakosim līdzi, kā tur sokās šim kloķim sačos. Labi, priecīgs svētkus jums. Tiekamies!